Labdien visiem! Mans vārds ir Ivo Pekšēns, es esmu Agile coach, facilitātors un treneris. Un šodien man ir tas prieks jums pastāstīt par vienu no darbnīcām, kuras es varētu jums piedāvāt, ja jums būs interesanti. Šodien tas neliels ievads. Jautājums ir sekojošs. Kā radīt vērtību kompleksos apstākļos mūsdienās? Un kas ir vērtība? Un kas ir kompleksa apstākļi? Kompleksa apstākļi varētu būt ilustrēti šādā veidā. Tie ir tādi apstākļi, kuros mēs savā ziņā bieži vien domājam, ka ir viss vienkāršāk, tad mēs darbojamies un nonākam pie kaut kāda stāvokļa, kas ir, varētu nosaukt ar ups, mēs esam kaut kur tur, kur mums vajag būt. Gan finansiāli, gan labuma ziņā, gan apmierinātības ziņā. Bet ja mēs ņemam vērā kontekstu un to komplicētību, kādā mēs dzīvojam un izvēlamies attiecīgi pieeju, mēs ejam pa tādu komplekso zigzagu un nonākam tur, kur ir jau vienkāršāk, kur ir skaidrāks, cik ir iztērēts, kas ir iegūts, kāda ir apmierinātība, labums. Kā jums šķiet interesanti? Nu, lūk, tie ir tie kompleksi apstākļi. Kā viņi radušies, tie kompleksi apstākļi? Ja mēs būtu tikušies tagad klātienē, es jums, protams, prasītu, kas ir mērvienība šeit te asī? Atbildi ir vienkārši. Komplicētība vai kompleksity. Citiem vārdiem, tiek tāda komplekso sistēmu teorija vai skats uz pasauli, kas runā par to, kā lietas paliek sarežģītākas, kā mēs paši to izdarām, kā cilvēki. Globāli skatoties uz pasauli, mēs esam palikuši 4 reizes vairāk nekā 100 gadu atpakaļ. 100 gadus atpakaļ mēs bijām 2 miljardi uz planētas, ja? Informācijas apjoms, ko mēs esam radījuši, ir, es pat nezinu, cik reizes, N reizes pieaudzis par šiem gadiem. Nu, un, protams, informācijas apmaiņas biežums un ātrums ir vispār, nevaram, man liekas, tādu skaitli iedomāties, jā. Nu, lūk, un šīs te grafiks parāda to, kā šī sarežģītība ir augusi pasaulē pēdējiem 100 gadiem. Un kāpēc viņa aug strauji pēdējos 30 gados? Tāpēc, kā tas bija, sākums bija internets, un tad viss pārējais. Nu, lūk, un kāds tam visam sakars ar sarežģīto darbu vai ar vienkāršo darbu? Kaut kur 50. gadi bija apmēram pagrieziens, kad sākās programmēšana vispār pasaulē, jā, un pamazām attīstoties programmēšanas industrijai un projektiem, programmētāji sāk saprast, ka pielietojot pieejas tādas taisnvirziena vienkāršākas, kas strādāja pirms tam, viņas programmēšanas projektos nedara. Un viņas tur viss paliek sarežģīti un nevar neko paredzēt, un vienmēr viss tiek kavēts. Līdz ar to tas bija tas pagrieziena moments cilvēks vēsturē, kad sākās tas kompleksais darbs. Programmēšana bija kompleksa, sarežģītas, kompleksa. Un tāpēc radās šādas te pieejas kā Scrums un vēlāk arī Agiles, kas balstījās uz Lean un uz Toyotas jau tā kā pamatprincipiem. Lūk, bet tas bija toreiz jau, tikai programmēšanā. Kā iepriekš minēju, pasaules sarežģītība ir palikusi daudz lielāka un iegājusi daudzās citās sfērās un jomās. Līdz ar to kompleksi apstākļi mums visiem tagad ir kopā, neatkarīgi no tā, ko mēs darām. Tāpēc, ja programmēšanas pasaulē joprojām tiek izmantot šīs pieejas un attīstīts tālāk, tad laiks arī pārējiem to darīt, jo mēs nevaram pieņemt, ka mēs daudz ko zinām un varam izdarīt un paredzēt, tāpēc, ka mēs tā esam darījuši vakar aizvakar. Mums visi projekti, visas jaunās iniciatīvas ir jāuztver nopietnāk, ka viņas tomēr ir mazāk paredzamas. Līdz ar to jāizvēlas ir atbilstoši pieeja, atbilstoši metodi. To mēs darīsim darbnīcā ar mani, ja tāda notiks. Es jums pastāstīšu vairāk, un ne tikai pastāstīšu, bet mēs arī praktiski izmēģināsim šo te Scrum ietvaru, kas atvieglo vērtības radīšanu kompleksos apstākļos mūsdienās. Ja? Vai tas ir produkts vai projekts vai kāds cits izstrādes. Es ceru, ka bija interesants ievads. Paldies par uzmanību un tiekamies darbnīcā.